vienkārši ļoti gribu aicināt visiem Saeimas deputātiem. Lūdzu, nolieciet politiku malā un dariet to, kas ir vislabāk Latvijas tautai. Manai mammai bija zilas acis reizēm, manai omai bija zilas acis. Manai draudzenei uzbruka puisis viņas manā klātbūtnē. Mēs tā kā, uzliekam tādu vienalga vai visai problēmai. Man ir liels kauns par to, kas ir noticis pēdējās nedēļās. Man ir daudz bijis jāskaidro saviem draugiem. Tas ir pārāk nepiedodami, ka kāds spēlējas kaut kādās politiskajās spēlēs ar cilvēktiesībām un mūsu vietu Eiropā. Nē! Tas ir kauns! Likumprojekts ļauns! Mūsu Latvijā, kurā dzīvo 1,8 miljonu cilvēku, katru dienu ir izsaukums ātrējai palīdzībai dēļ vardarbības ģimenē. Un cilvēki, kas pieņem šos lēmumus kaut kāda sava politiskā labuma dēļ vai savu personīgo ambīciju dēļ, viņi vienkārši skatās garām tiem cilvēkiem. Populisms posta, konvencija sargā! Populisms posta, konvencija sargā! Tas ir briesmīgs teātris atkal uz sabiedrības visievainojamākās daļas rēķina. Bet, kopumā dusmas, protams, liels dusmas un arī kauns. Ja mēs vēlamies baudīt tos augļus, ko mums nāc iespēja būt Eiropas Savienībā, tad, manuprāt, ka Stambulas konvencija ir minimums no tā, kas mums būtu jāpieņem. Londonas centrā ir sākušies vismaz 200 cilvēku, un parunājoties ar protestētājiem, dzirdēju dalītus viedokļus par to, vai vajadzēja atlikt lēmumu pieņemšanu par izstāšanos no Stambulas konvencijas līdz nākamajām Saeimas vēlēšanām, taču tas, kas cilvēkus vieno, ir uzskats, ka Saeimai ir jāieklausās sabiedrības vairākuma viedoklī, un daudziem no cilvēkiem, kas šeit ir atnākuši, šis notikums ir nostiprinājis pārliecību, par ko viņi nākamajās vēlēšanās balsos un par ko noteikti nebalsos. Un kā jūs vērtēsiet Saeimu, jo arī nākamajā balsojumā viņi tomēr būs par izstāšanos no Stambulas konvencijas? Es būšu ļoti nelaimīga. Tas kauns, kuru es kā latviete Eiropā izjūtu brīdī, kad Latvija izvēlas izstāties no konvencijas pret sieviešu vardarbību, ir neaprakstāms. Es esmu saticis cilvēkus, kas strādā Vašingtonā, un viņi zina, ka Saeima ir nobalsojusi izstāties no Stambulas konvencijas. Un es domāju, ka tas varētu tiešām negatīvi ietekmēt Latvijas profilu starptautiskajā vidē. Mans vēstījums Saeimai. Tie nav tikai latvieši, bet tā ir pasaule, kas skatās. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.